говорить по-русски. У меня там vilkt ziņas. Ekskursija pa kojām? Jā. Nu, čau! Bet tīrsis! Sveiciens, mīļie klausītāji, šajā jaunajā, sen nebijušajā un vispār jaunajā kontrasts sērijā. Man liekas, pirmā reize, kad mēs sēžam kopā kameras priekšā, jā? AIF sērijā, jā. Kontrastā? Jā, es esmu runājis Ziemassvētkos. Bija Ziemassvētkos. Pareiz! Tas bija pirms ilga laika. Tas bija sen, tas bija skaisti. Viņas vēl ir kaut kur gaisā, es nezinu, varbūt. Jūs varat pameklēt, mums ar Sintī bija sarunas par Ziemassvētkiem. Un mēs atkal esam šeit kopā, lai runātu, varbūt ne par Ziemassvētkiem, varbūt sanāks, kas to lai zina. Tuvojas. Jā, bet mēs primāri runāsim par tēmu, kāpēc mums ir nepieciešama izglītība. Jā, par zināšanām, par gudrībām, piedod. Jā, par to, kāpēc ir svarīgi zināt, un vai vispār ir, kaut kā. Es pat nezinu, ar kādu tādu plašu jautājumu varētu sākt. Varētu teikt, kā tu vērtētu izglītības sistēmu Latvijā? Tas tāds pirmais. Uzreiz ar nopietno jautājumu, jo? Labi. Vai tu teiktu, ka latvieši kā tauta ir labi izglītoti? Tas, protams, arī filozofisks jautājums, ja? Kaut kādā mērā. Mēs latvieši kā tauta, es teiktu, ka tā mūsu paudze, kas tagad aug, mēs esam noteikti izglītotāki par tiem latviešiem, kas bija agrāk, jo mums ir uzreiz daudz plašāka studiju un izglītības iespējas. Līdz ar to kaut kādā mērā, protams, mēs augam, Latvija aug kā valsts, un līdz ar to arī izglītības sistēma kļūst kvalitatīvāka, kļūst labāka. Vai es teiktu, ka visi latvieši ir ekstra gudri? Drīzāk, ka nē. Okay. Bet es gribētu skatīties uz Latvijas nākotni ļoti pozitīvi, jo tā mūsu izglītības sistēmas kvalitāte tiešām tagad ar katru gadu ceļas, paliek ar vien labāk kaut kādā mērā. Un tāpēc es gribētu teikt, ka mēs esam tajā augšanas posmā, bet ka mums ir vēl ļoti, ļoti liels darbs jāpaveic kā valstī. Jā. Līdzīgas domas, varbūt ne visam no tevis teiktājs piekrīt. Vai mēs esam gudrāki nekā mūsu iepriekšējās paudzes? Par to es varbūt tā mazliet šaubos, jo it kā liekas, lielāks nauda budžetā ir vairāk nekā jebkad, un it kā mums ir tie resursi visi, ChatGPT vajadzētu atvērt mums miljonus durvis. Bet atkal ir tas otrs jautājums, vai, piemēram, visi kalkulātori, kas vēl tādi primitīvi, internets, viss, ka mums ir pieejams, ka paprasti robotam, samaraizo man tekstu, izvērtē, un viņš arī visu pateiks. Un tu vienkārši pats neiedziļinies tajā, vai tas tieši mūs nepadara kaut kādu soli atpakaļ. Man nav atbildes, tas ir tā kā arī jautājums gaisā mests. Jā. Ne viss, piemēram, vidusskolā. Matemātikas stundās, ekonomikas stundās mēs varam izmantot tādas lietas, jo jādodas skolu klātienē, primāri. Primāri ir skolas klātienē, kur iegūst, mums ir eksāmeni, mums tas procentuālais eksāmenos, kas jāiegūst, paliek ar vien mazāks un lielāks, tad mazāks, tad lielāks. Tas nozīmē, arī pašai valstī ir šaubas par to, kas notiek. Protams, gribētu skatīties pozitīvi un negribētu tā kā nomelnot to visu, kas šobrīd notiek Latvijā. Bet, ja mēs pastamies uz šī gada 9. klases rezultātiem eksāmenos, tur bija diezgan liela aziotāža par to, ka esot tā kā nepareizi izpildīti eksāmeni, laboti eksāmeni, pēc tam ļoti daudzi iesniedza tā kā pārsūdzēšanu eksāmena, un ļoti daudziem tas rezultāts uzlabojās pat par plus 30%, pat vairāk. Līdz ar to tas arī diezgan daudz, tas ir tāds gaisā jautājums, kā tas var notikt, kāpēc tā notiek un kāpēc tiešām aptuveni 1000
skolēni iesniedz sūdzības par saviem eksāmenu rezultātiem, lai Jā. pārstrīdētu. Tā kā tas arī ir tāds, kas noteikti īsti mums šeit. Nē, nu labi, iesniegtu sūdzības tas ir viens, bet otrs, es pieņemu, tie ap 1000 arī bija tie, kas tika izlaboti, ka viņi nebija pareizi. Tad visticamākais, es laikam negribētu vainot skolotājus, jo es gribētu teikt, ka tā ir sistēmas problēma, jo sistēmai vajadzētu būt tādai, ka jebkurš skolotājs saguris, neizgulējies, var izlabot darbu kvalitatīvi. Un, ja tāda sistēma nav, tad uz skolotāju ir grūti dusmoties. Ir grūti teikt par to, kas notiek skola 2030, jo es to neesmu piedzīvojis. Jā, es arī ne, bet es visu kaut ko esmu dzirdējis. Es tagad, starp citu, es mācos pedagoģiju universitātē. Kā papildu kursu, ne kā patstāvīgi, bet arī ļoti daudz mēs diskutējam par to, cik tas ir nepieciešams, un tās metodas arī mēs izmantojam. Tā kā, šādos apstākļos, kā tas varbūt izklausās labi, ideja ir jauka, ka darbosimies grupās, paši meklēsim informāciju, teorētiski jau īstajā dzīvē tā jau tās lietas notiek. Piemēram, kaut vai darba apstākļos šeit, lai es organizētu sērijas ierakstu, mēs visi sanācām kopā, viens dara to, viens dara šito, izdarījām research, kāds jādara, vai par tēmu, vai par kamerām, vienalga, un tā mēs tikām pie rezultātu, nevis ka katrs pameklējām visu, bijām vidēji visur, punkts. Un jā, bet praksē tas laikam nestrādā. Kāpēc? Es īsti pat nezinu, jo, mēs neesam to pieredzējuši. Jo liekas, tā kā tam vajadzētu strādāt un viņiem vajadzētu būt gudrākiem, bet vai tā ir? Galvenais, lai nepazūd tas mērķis pēc vidusskolas iegūt vēl tālāk izglītību. Jo es neesmu skatījusies statistikas datus, bet cik es no sava draugu loka, jo šis ir tāds, manuprāt, no mana draugu loka, cik esmu redzu, arvien vairāk un vairāk manu draugu lokā vai vispār paziņu lokā izvēlas neiet studēt. Tā. Un tāpēc ir tāds jautājums, kas ir tie iemesli, kāpēc pēc vidusskolas neaiziet studēt? Kāpēc cilvēki tā dara? Ja tu prasi man viedokli, jā. Nē, tas ir labs jautājums, un es pieņemu, ka valsts ir par to domājusi un iedzinājusies, jo tu arī pacēli varbūt tā pa pusē jautājumu, ko es gribēju pacelt vēlāk, bet tas ir par izglītības maksu, vai izglītībai vajadzētu būt par maksu. Un otrs ir, par to pieprasījumu. Redz, jautājums, ar kādām ekspektācijām cilvēki dodas uz universitāti, jo ja cilvēki sagaida to, ka tas ir turpinājums skolai, kas viņiem, piemēram, nav patikusi, īpaši tiem, kas tagad beidz skolu 2030, tad tas nav pārsteigums. Ja viņi sagaida to pašu universitātē, tad visticamākais viņi negribēs to turpināt. Un otrs, man šķiet, arī tēma, ko es gribēju pacelt, ir par, es gribētu teikt, to sociālo tīklu ietekmi uz mūsu paudzi, mūsu, ka, man šeit ir tā ekspektācija, viens ir tas, ka ir grūti fokusēties, jo mūsu smadzenes ir pārslogotas ar stimulu, visu laiku ir TikTokā mainās bildes ik pēc 8 sekundēm, un tā informācija 40 minūtes nosēdēt klasē, es pieņemu, ir mokoši. Tas es pats zinu, jā. Un tas ir viens aspekts, kāpēc varbūt cilvēki neizvēlas iet, un otrs ir tas, ka ir tik daudz tie tas un tas zinātnieks, tas un tas biljonārs pamet skolu tādā vecumā, lai turpinātu, un viņi domā, ka varbūt viņi tā var. Vai arī vienkārši nesaredz tam jēgu. Izvēlas strādāt, vai arī nevar izvēlēties, ko iet studēt. Tas, man liekas, ir tāds, varētu būt one of the common, viens vispopulārākais, ka tu pabeidz 12. klasi, un mums ir tik ļoti lietas plašs informācijas daudzums pasaulē, ka mēs jau vairs nesaprotam, kas ir tas, ko mēs paši gribam, ko mums vajadzētu. Un tad mēs aizējam uz kaut kuriem, piemēram, bakalauru studēt. Kaut kādā noteiktā programmā saprotam, tas nav mūsu, tad mēs aizējam citur, tad mēs vispār neaizējam, tad mēs aizējam prom. Tie gadījumi ir ļoti dažādi, bet tā informācijas daudzums, man liekas, tas, kas to nosita. Jā, bet personīgi man šķiet tas ir mazliet muļķīgi no jauniešiem tādā ziņā, ka es neiešu studēt vispār, tāpēc, ka es nezinu, ko jau studēt. Man šķiet ir labi studēt kaut ko, kas tev interesē, kaut drusciņu, jo
tas viss paplašina to zināšanas. Es biju līdzīgā situācijā, kā tu minēji. Es nezināju, ko es gribu darīt, es nezināju, kas ir mans virziens. Es aizgāju studēt filozofiju, jo tas noderēs, lai ko es darītu dzīvē. Un, piemēram, ja cilvēks, es nezinu, tu vari aiziet kaut vai par, paskaties, kas ir tagad pelnošs nozars, IT, vienkārši tos hobijs ir, nezinu, tur kaut ko kodēt, vienalga ko. Piepelnies klāt savam darbam, kas tev patīk. Kāpēc ne kaut ko tādu darīt? Man liekas, ir tik daudz alternatīvas. Īpaši Latvijā, kur tas ir par brīvu, bija ļoti patika. Viens džeks teica, kaut kāds Amerikā, es vienkārši atceros, tas salīdzinājums bija tāds, ka, ja tu esi, viņam bija jautājums par to arī, vai studēt, un viņš teica, bieži vien no tā nav jēga, bet ja tev ir iespēja to darīt bez maksas, kas mums Latvijā ir, man liekas, ļoti daudz kur, kāpēc to nedarīt? Latvijas universitātē tas ir ļoti kultūras... Tā kā budžetā? Jā. Jā, bet tas budžeta vietas atkal ir tā kā viņas ļoti ātri izķer. Ir tie gudrie, un no tiem gudriem tik labi ir arī daudz, kuri spētu samaksāt. Bet viņi tāpatās iegūst to budžeta vietu, tā kā loģiski, ka viņi paņems to. Tad ir tādi, kuri ir varbūt paliek aiz līnijas, kuriem vispār nav iespēja samaksāt. Jā. Tā kā tur ir tā sociālā dilema. Bet labi, ja tu saki, nav vispār iespēja samaksāt, ir studiju kredīti. Tā ir lieta, kas pastāv. Jā. Un man nav nācies ņemt studiju kredītu, es nezinu, bet man šķiet, ka tā ir arī laba alternatīva. Un tās summas Latvijā, manuprāt, nav tik trakas kā pāri pēķei Amerikā. Tur ir pavisam cits, bet tāpat tās arī Eiropā ir valstis, kurās izglītība ir bez maksas. Jā, bet vai mēs varam to atļauties? Mēs to nevaram atļauties. Tā ir tā atbilde par to, ko tu pirms kaut kādu laiku minēji par to, kāpēc mums ir izglītība bez maksas. Mēs īsti, valsts nevar atļauties dot izglītību bez maksas. Mums arī ir daudz privātās augstskolas Latvijā. Bet tas ir kaut cits lauciņš. Un īstenībā tas ir darbs arī katram studentam likt valstī atļauties to. Ko es ar to domāju? Valstī nav jēga ieguldīt naudu izglītībā, ja viņi redz, ka no tā nekas nenāk ārā. Piemēram, ja valsts iegulda riktīgi naudu izglītībā un pēc 10 gadiem nekas neiznāk, nav neviens gudrais parādījies vai gudrie rezultāti neuzlabojas, kāpēc ieguldīt naudu tur, kur nekas nemainās. Labāk ieguldīt, veselībā, kur tu redzi varbūt kaut kādu izaugsmu, tas ir piemērs. Tāpēc man šeit tas ir arī atbildība mums katram. Ieguldīties, īpaši, ja mēs esam budžetā, par to ir jācīnās. Man, piemēram, ir rotējošais budžets, kas man uzreiz iedod tādu papildus motivāciju. Katru reizi es iedod bišķīt sacensību ar citiem. Es skatos, kurš varētu atņemt budžets vietu un tā, bet tas iedod to tā kā citu attieksmi, ka tu neatslāpsi uz tiem, 3, 8, vienalga cik gadiem. Es gribēju pacelt vispār dažādus izglītības veidus, kādi viņi ir, jo mēs tagad esam runājuši tikai par standarta izglītību, kas ir skolās. Primāri tā ir standarta izglītība, bet vēl ir mums jaunatnes jomā labi zināmā neformālā izglītība. Tā ir, kā paskaidrot to tā vienkāršiem, tā ir izglītība, tā ir mācība iegūšana, kas nav caur skolas metodēm, tas ir vairāk nevis lekcijas, bet praktiski kaut ko dot darīt, tādā spēles veidā jautri, kaut kas tam līdzīgs, es to varbūt pielīdzinātu. Un vēl es teiktu, tu komentēji, tu nepiekrīti, bet nesen arī parādījās man diskusija par šo, ka varētu būt, ir tāda, kā pasaka, ne zinātnes izglītība, bet ir tāda praktiskā un tad ir tāda emocionālā zināšanas, ka tu spēj, ka viens ir uztvērt telpu, cilvēkus, etiķeti, tādas lietas, tās var iemācīties, bet vienkārši tādas humānās lietas, un, piemēram, bija piemērs vienai ģimenei, kuri arī audzina bērnus, ka viņu bērns ļoti labi uztver tādas praktiskās lietas, prot, tur valodas un vēl kaut ko, bet viņš nespēja kontaktēties ar cilvēkiem, tāpēc, ka viņš nav tam veltījis laiku. Piemēram, tu nevari vienkārši savu bērnu tikai
sūtīt, nezinu, kaut kādā vienā jomā un sagaidīt, ka viņam viss būs kārtībā. Tas tā kā dzīves zināšanas? Jā, tāda dzīves skola, kaut kas tāds, es to pielīdzinātu. Man šķiet, tas ir ļoti, ļoti svarīgs un kaut kas tāds, par ko cilvēki nerunā. Tas ir, jā, īstenībā es piekrītu. Tās dzīves zināšanas, tas varētu būt viens no tādiem izglītības veidiem aptuveni. Iespējams, citi to definētu citādāk, bet tur, piemēram, kā tu minēji par to tā kā arī tā kā emocionālo apzināšanos, tā ir tā emocionāla apzināšanās arī, emociju nodefinēšana. Tas, ka tā kā, jo ne visi cilvēki var nodefinēt savas emocijas vai iepauzēt vai saprast savas emocijas, tur ir tā kā speciāli jāmācās to darīt. Tā pašam ar sevi vai ar kaut kādiem resursiem, ka kaut kādā mērā es pilnīgi piekrītu. Par neformālās izglītības metodēm un izglītību arī piekrītu. Tas ir ļoti svarīgi, it īpaši tajā brīdī, kad jaunietis nepārtraukti pavada laiku skolā, kur ir tā viena izglītības metode. Iet un kur viņam burtiski vienkārši stāsta 40 minūtes, stāsta, varbūt kaut ko praktiski padara, 10 minūšu pauze, 40 minūtes, un tas ir reiz 8. Diena, un tad ir reiz 5, un tad ir reiz mēnesis, un gadi. Reiz 12, jā. Jā, bet tā neformāla izglītības metode, ko visbiežāk var iegūt kaut kādos Erasmusos vai jaunatnes organizācijās, tas atkal ir pilnīgi tāds jautrais, kā jau tur ir reāli vārds neformālais, tāds jautrais, foršais, foršo tu vari, piemēram, iepazīt, nezinu, tur vēlēšanas procesus or something, tā kā iesaistīties kaut kur, vai izmantot tās kaut kādas metodes, lai kaut kā radoši pavērtu savas domas un veicinātu kaut kādus jaunus projektus, jaunus pasākumus. Tas ir tāds arī foršais tam. Es uzskatu, starp citu, vispār, ja tu kādu māci, piemēram, skolā, ja es būtu skolotājs, es maksimāli mēģinātu mainīt tos veidus, kā es mācu ikdienā. Viens ir lekcija, otrs ir grupu darbs, pēc tam ir kaut kāda spēle, vēl kaut kas, kad tu visu laiku dod kaut ko jaunu, bet tā pati informācija, ir priekšplānā. Jo man šeit tās metodes, tas arī ir tāds kā instruments, ar ko mēs varam strādāt. Jo, ja es, piemēram, visu dzīvi esmu mācīts tikai lekciju formā, tad man ir jāvada komanda, es viņus mācēšu vadīt tikai caur lekcijām. Es nevarēšu viņiem izspēlēt nekādu spēli, neko tādu, pat ja viņam, es pratīšu tikai tā, kā man ir darīts. Tāpēc tas varbūt ir svarīgi, ka mēs mācāmies kaut ko jaunu. Runājot par mācībām un kaut ko jaunu, kā mēs visu laiku par to runājam. Tev jautājums, kāpēc tu mācies? Es pieņemu, ka tu mācies. Tas nav obligāti mācīšanās tikai skolā, bet vispār jaunu lietu apgūšana. Kāpēc tu dari? Kāpēc tu to dari? Kāpēc tu mācies kaut ko jaunu? Kāpēc tu vispār celies no rīta? Tas cits jautājums. Kaut kādā mērā tā ir tas apziņas jautājums, jo es saprotu, ka es vēl dzīvošu reiz, labākajā gadījumā reiz 5, bet reiz 4 gadi, reiz 4, savs vecums reiz 4, aptuveni tā man gribētos, un ņemot vērā to visu pasaules attīstību, cik ātri mēs attīstamies, cik daudz iespējas ir ārpus Latvijas arī, piemēram, kaut kur citur. Tagad paceļas riktīgi populārs, piemēram, digitālais mārketings un IT joma un datu ievada un tādas lietas. Un mēs esam Latvijā, kas ir salīdzinoši maza valsts, un tad ir tāds ja es gribu pati būt labāks cilvēks, man ir jāmācas, un tas vēl viens iemesls, kāpēc ļoti mācos, studēju šobrīd 2. kursā, ir tas, ka tas pirmkārt arī ļoti labi palīdz disciplīnai manai dzīves, saņemties, jo iedomājies pēc pāris gadiem, labi, varbūt tu jau strādā aptuveni vai strādāji pilnu slodzi vasarās. Jā. Vēl strādāju. Tu strādā, jā. Bet es neesmu nekad strādājis pilnu slodzi, un tāpēc man ir grūti sev iedomāties, ka strādāju katru dienu no 8 līdz tikiem vakarā, 10 līdz 6 drīzāk. Katru dienu strādāju. Un tā ir tāda disciplīna. Un es zinu, ka esmu tik jauna, ka es varētu arī norauties no tā. Es varu ļoti viegli izdegt, var ļoti viegli visādas citas lietas notikt.
Un tāpēc ar šo mācīšanos, ka man jāiet uz lekcijām, es atveru prātu, lai es saprastu, ko man tur stāsta, piemēram, grāmatvedībā, jo tas ir tāds extraordinary thing manai ikdienai. Un vienkārši ieklausīties, tā ir tā disciplīna, ka tu saproti, kur tu esi, tev ir jāmāc, tev ir šis jāiegaumē, tev ir mājās jāmācās. Un, es gribētu teikt, tā ir tā disciplīna, kas tālāk pēc tam mani novestu pēc 10 gadiem darba vidē, kur es esmu ļoti produktīva. Un to es gribētu nākotnē. Es gribu nākotnē, ka man ir ļoti produktīva ikdiena, kas var visu kaut ko paspēt ikdienā izdarīt, nevis tā kā sēdēt vienkārši un darīt vienu darbu nedēļu. Nē, es gribu ātri šito izdarīt, pasauli padarīt labāku, savu uzņēmumu, kurā strādāju, padarīt labāku. Un tas ir tas, ko es vēlos. Un tāpēc, manuprāt, ir nepieciešama izglītība, lai mēs varētu iegūt disciplīnu un visas tās pārējās īpašības, lai mēs nākotnē savā darba vietā būtu produktīvi. Tas ir tāds mans uzskats. Nē, tu, protams, to arī var iegūt caur citiem veidiem, bet mans veids ir izglītība. Caur tieši universitātes izglītību, teikt, jā. Tas tāds side question, bet tu domā arī tālāk studēt? Jā, man būs deksme un iespēja jā. Ok. Jā, jo man stāsts tāds, ka es pēc vidusskolas ļoti ilgi domāju, vai iet studēt tālāk, jo es sapratu, ka bet ir taču tik daudz foršas darba iespējas. Bet tajā brīdī, kad es sapratu, ka es strādāju, bet ka man īsti nav pieredzes, nevis nav pieredzes, bet man nav zināšanas kaut kādās lietās, piemēram, cilvēku vadībā, resursu vadībā, vai es esmu vispār tādā arī disciplīnā kā tādā, vai stresa menedžments, ko mēs ļoti labi attīstām caur universitātēm. Jā. Un darbs ir darbs ir tā kā ļoti nopietna lieta. Tu esi uzņēmumā, tev ir kaut kādas atbildības. Un izglītībā varbūt tas stresa menedžments un tie riski, kas ir tur bakalaura iesniegšanas termiņš. Un ja tu tur pārsniedz, tas varbūt nav tik traki, tu vari samaksāt, tur izdarīt vēlreiz. Bet darbā, ja tur ir kaut kāds termiņš, kurš tiešām ietekmē, piemēram, visu pasauli, vai ietekmē kaut ko ļoti, ļoti svarīgu, un ja tu kļūdies, tur varētu būt ļoti slikti. Nu jā. Tas ir tas, ko ikdienā trenējam. Un, es negribēju iet studēt vienā brīdī, jo es nezināju, ko tad īsti, kas es esmu un tā. Beigās esmu ļoti pateicīga visiem draugiem un paziņām, kur man pierunāja, kuri teica, nē, Sinti, tev ir jāaiziet, tas ir tikai bakalaurs, tas ir tikai 3 gadi, tu iegūsi papīru un tu iegūsi zināšanas un to visu, tā mēs tev palīdzēsim šajā posmos tikt cauri, bet tu neesi viena. Tas man ļoti, ļoti palīdzēja un esmu ļoti pateicīga, šobrīd jau ir 2. kurs. Aiznākamgad man jau ir izlaidums. Tas ir crazy, un es būšu tik daudz iegūsi. Jā. Lai būtu labs cilvēks. Lai būtu labs cilvēks. Skaisti. Jā. Par izglītību kā tādu. Es arī pakomentēšu. Man varbūt tas ir tā citādāk. Redz, par universitāti kā tādu. Es bērnībā es nezināju, vai es vispār varēšu. Man nav skolā bijušas super labas atzīmes un tā. Un viens ir par budžetu jautājums, un otrs ir vispār par tikšanu universitātē. Un uz kādu brīdi domāju, es vienkārši netikšu. Tas nav man, es tur nebūšu. Es būšu viens no tiem, kas nemāca, tāpēc, ka es netieku. Un tad es kaut kā, es pat nezinu, kā es līdz tam nonācu, bet es sapratu, ka es gribu studēt un ka es gribu mēģināt, un es atradu filozofiju. Un filozofija Latvijā nav pieprasīta. Un tas man pavēra durvis. Es tiku arī budžetā, kas bija tāds wow, rīktīgs pārsteigums. Un man ir līdzīgi, kā tu saki, tas ir disciplīna, tas ir prāta atvēršana. Man īpaši tās lietas, kas man ir jāmācās. Un, es arī esmu ļoti priecīgs, ka esmu izvēlējies mācīties, un es vēl paralēli strādāju, un tā disciplīna viņai ir jābūt. Savā ziņā tu uz to skaties, kā sev paver jaunas durvis. Ja es pareizi sapratu, ka kur ir jauna joma, viņa kļūst aktuāla, es tur varu kaut ko iedot no sevis. Uzlabot pasauli, kā tu minēji. Es uz to skatos, kā uzlabo sevi. Es sākumā strādāju ar sevi, jo man šķiet, ka tas viss, tas ļoti egocentriskais skatījums, bet ka,
tas, ko es varu reāli ietekmēt, tas mēs pats. Un tas ir, principā, arī mans darbs, jo ar to es ietekmēšu pārējo. Un man šķiet ir, ja mēs nerunājam vispār par skolas izglītību, ir jāskatās par ikdienas zināšanām. Ja, piemēram, tu kā cilvēks izdari, nezinu, velti 8 stundas, lai pētītu kvalitatīvu miegu. Pirmkārt, tas jau ir vairāk nekā 90% no cilvēkiem, kad pētīs miegu. Un miegs ir kaut kas tāds, kur tu velti 8 stundas dienā. Nu, tā kā 1/3 no savas dzīves, bišķi vairāk, mazāk. Tu velti guļot, un tā ir ļoti liela daļa no tavas dzīves. Un ja tu iemācies to darīt kvalitatīvi, kas man ir jādara, lai būtu kvalitatīvs miegs, lai es priecīgs pamostos, ātri aiziet gulēt, blablabla. Ja tu visu šo izpēti, tu to spēj darīt kvalitatīvāk. Tāpat ar ēšanu, ja tu ēd labāk, ja tu to izpēti, tu to varēsi darīt labāk, tu varbūt ilgāk dzīvoši, ja tu pētīsi sportošanu, tu to varēsi darīt par to pašu strādāšanu, produktivitāti. Tur ir 101 grāmata, kā pareizi strādāt. Nu, viens ir, tu to zini darot, tā kā sentāvu metodēm var mēģināt vēl kaut kā, bet šeit ir, mēs to sērijas sākumā teicām, ir tik daudz informācijas, mums vienkārši vajag šīt veltīt savu laiku, lai pētītu. Es izlasīju grāmatu, tur 5 AM Club, par to, kā celties no rīta, un bum, vienkārši visu pasauli atverās jaunas durvis, var 5 celties bez problēmām, kind of. Un tas ir ļoti forši, un tās ir zināšanas, kuras man būs visu dzīvi. Ja es nebūs kaut kāds erors. Un tā tas ir, un man liekas, tas ir tas svarīgākais, jā. Katram savs laikam. Kāda būtu tāda lielā atziņa vai novēlējums vai vēl kaut kas, ar ko mēs varētu skaisti noslēgt šo sarunu sēriju, jā. Vai tev ir kaut kas? Jā, man šķiet, mans tāds novēlējums, man tāda komentāra pēdējā ir, ka izglītība, lai arī kāda veida tā izglītība būtu, ir nepieciešama, un ka tas ir tas, kas mūs sagatavo kā lielajai dzīvei, es teiktu, tā, ka varbūt tā kā tas mūs sagatavo un stiprina, stiprina tālāk nākotnē, kaut kādā mērā katra izglītības daļiņa, ko mēs darām, tas mums kaut kādā veidā dod labu. Tas nedod mums sliktu īsti, man šķiet, es nezinu. Tā atkarīgs no mūsu pašu vēlmēm. Ir vēl viena tēma, ko mēs nepacēlām, viltus informācija, viltus ziņas. Ja tu mācies riktīgi fake, tad tu vari iebraukt ausās. Bet, jā, tas, ko es gribēju pateikt, ir, ka izglītība tiešām ir nepieciešama un katram ir jāsaprot, kas ir tas, ko jums katram individam nozīmē šī izglītība. Man prieks, ka mēs ar Jākubu kaut kādā mērā sev paši esam nodefinējuši, kas mums ir izglītība personīgi. Un tas ir jāizdara katram, arī jums, katram pašam, lai jūs saprastu, ko jums nozīmē izglītība. Un lai jūs tālāk varētu veicināt savu izaugsmi, savu apkārtējo izaugsmi, valsts izaugsmi. Tad jau tur pasauli tur tā. Bet tas tāds, laikam, gala komentārs no manis. Skaisti. Tad es arī noslēgšu ar tādu kā ceļa vārdiem, jā. Es nezinu, dari mācies, centies, jā. Tas viss ir principā tāds kā attieksmes jautājums, jo, ja tu gribēsi man šeit kaut ko uzzināt, tad vajag to darīt, vajag tam ieguldīties un nebaidīties, arī izgāzties, īpaši izglītības ziņā, jo šķiet, piemēram, kur Jākaps ar Sintīti tik gudri runā, es taču nekad nevarētu arī uztaisīt savu podcastu. Pamācies bišķīt un uztais. Man šeit tas ir tik, es to pasniedzu kā kaut ko tik vienkārši, bet tā tas arī ir. Ir visa informācija pieejama bez maksas internetā, lai uztaisītu podcastu. Kaut vai uzrakstīja vienam no mums, es domāju, mēs tev atbildēsim. Tā kā... Jā, izproti, izglītojies. Tieši tā. Dari.
Tieši tā. Izprot, iesaisties, jā, un lem tieši tā. Nē, izproti, izglītojies. Iesaisties, man Izglītojies. Šis ir par izglītību. Fine. Jā. Nu labi, tad tagad ar saviem gudrības zobiem un zināšanām un visu pārējo dodieties ceļā, ielās un visu kaut kur uz universitāti un mainiet pasauli. Vai tu zināji, ka šī epizode ir tapusi sadarbībā ar projektu Izprot, iesaisties, lem, kur finansē Islanda, Lichtensteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu fondu programmu. Jā, aktīvo iedzīvotāju fonds. Paldies viņiem par šo sēriju. Čau! Esiet gudri. Izglītoties. Man liekas ļoti labi. Vai šis bija? Vai vajag pārfilmēt to? Tev nesties mikrofonā, ka Jākvs sit sev pa kāju? Jau, ka tu dzirdēs. Oi, sorry. Tas man... Es vienkārši pati sajūtu, ka tev tāds jā! Gudrības zobi ir temats, par ko varētu kaut kad parunāt par to. Individiem, individā izglītībā individiem.